No mājas iznāk slaids sirms vīrs. Nesteidzīgā, bet stingrā gaitā viņš aiziet pa vienu no taciņām uz šķūņa priekšu un brīdi stāv pie saskaldītās malkas grēdas. Palūkojies uz netālu esošo, vēl neskaldīto bluķēnu kaudzīti, vīrietis brīdi kaut ko domā. Tad, acīm redzot pieņēmis lēmumu, paņem pie šķūņa sienas pieslietos dārza darbarīkus un apņēmīgi iet dīķa virzienā. Šodien viņš ravēs. Nevar ļaut nezālēm aizēnot neskaitāmās dobēs ziedošās puķes. Ak, ir jau arī jāapzāģē vecie zāri, jāpļauj zālais, jālaista tomāti, jābaro karpas, bet tagad jāravē. Tas ir steidzīgāk. Sirmais vīrs nometas pie flokšu dobes. Rokas pieradušas pie darba, kustas pašas. Domas tagad var iet savu ceļu. Domas. Jā, arvien biežāk tās liecas pagātnē, garā ceļā, kas vesdams no tagadnes uz senatni, atsauc atmiņā notikumus, kuros vienmēr viņš ir bijis pašā viducī, pašā centrā. Viņš, dzimtars Kvants, nekad nav dzīvojis ar pusdūšu, bet allaž meties dzīves okeānā, nebaidīdamies cīnīties ar bangām, vai tā bija drosme, varbūt arī palīdzējusi veiksme. Iespējams, balstīs agrā bērnībā iegūtais darba rūdījums. To tagad necentīsimies uzminēt, labāk iesim kopā ar dzimtaru Kvantu pa viņa 92 gadus mīto dzīves taku un mēģināsim ieskatīties tajos tālajos gados, kad pasaulē nāca šis apbrīnojamais cilvēks. Ērkšķro zem kaisīt ceļš. Stāsts par dzimtara Kvanta dzīvi. Un tad te bija puķu dārzs, neliels, karokāts stāvēja augšā, tad vecam tēvam tur bija smēdi, nevis vecam tēvam bija smēdi. Un tagad uztaisīja Raimonds dēls to garažu, es uztaisīju to šķūni. Tā ir garaža tur, jā? Tā ir garaža, bet viņš... Ar to lielo logu, jā? Jā, tur ir durvis tādas. Tur jā, bet tur... Tas ir tādas varena garāža. Oh. Nu jā, mašīnas jau tur nevienas nav. O tā ir, tas ir manas šķūns, tas viņš taisīja to. Man bija uztaisīts pats, es uztaisīju to šķūni, bet bija no koka, un tad viņi nojauc nost, un tagad uzcelt no tiem gazbetoniem. Un tur man ar pusšķūns ir malka, teja malka, tur malka, mežā vēl izgāsti koki. Nu, bet jums māja liela malka, daudz arī vajag ko kurināt. Nu, mēs jau viens pats viens dzīvoklis tikai. Bet vai jūs visu māju nekurinat? Nē, apakšā tikai viena istaba sev. Jā? Jā. Nu, ko es darīšu? Dēls jau teica, ka taisīšu šeit katla māju, ka nāks šitiem te, bet, sazinu. Nu, zināt, jums te samtas vārkus mugurā un kā kungam staigāt tik pa to. Jā, bet mani viss jākaš. Jā, nē, ir jau ir. Jums jau te... Te es arī uzspricēju ar to vēlu ģipti nost, un dažam trāpījās vēl šitiem te vēliem virsā, tur kādam ir, šitā te ir tāda mazāka ģerēviņa. Kvanta kunga paradīze. Sarkans, tur sarkans. Te vīnoks man salts nos un nekas nav, tāds maziņas viņas ir, bet badā ēst var. Šitie man ir tā vajag tirgu nopirkos tādu, kad nosauc pa poļu līgavām. Kā viņas īsti sauca valsts viņas sazina. Kas viņas nosauc pa poļu? Pa poļu līgavām tas puķis. Šitās nav lavatēras, ne? Es nezinu, kā viņas sauc. Kad es pirku, tad viņi nokrustīja teica poļu līgavs. Poļu līgavs, labi. Arī labs vārds. Te šitie nāk kaut tālāk man ir.
agrāk man tur bija domāts skatatornis, tur augšā. Nu, bet tur tā domāju, ka taisīšu vēl trepes, bet uztaisīju, ka pēc tam cits tur ir. Man jau tur visādas bildes ir, ka... Te es saku ekskursijā, te jau ekskursanti tonnām bija. Nu, pareizi, te tik jāzina, ka tāda vieta ir. Kāds vispār jums? No Rīgas bija no Garkalnes bija un vairākās vietās. Un šitās man iesmērēja, un rakstīts bija, kad cīnīs šitās te, un ir kā poļu sēklas ražojums, un ir no 60 līdz 80 centimetru. Vot ir riktīgā cīnī, nevis šitie nabagi. Šitā? Jā, tās ir riktīgās cīnīs. Tās ir riktīgās. Bet tās man iesmērējas pats viņas uzraksts bija tās virsā. Šitās nav cīnīs. Tās nav, es nezinu, kas viņas ir. Tas, lai kas tas ir, bet cīnīs tās nav. Nē, o cīnī. Jā, es jau drusku puķis ar pazīstu. Jā, nu. Nu jā, nu nekas, bet zinot, ir smuka tajā dīķa malā arī tās. Nu, viņas tā kā drusku pa gabalu santenītes atgādina. Jā, nu te ir atkal tās salmenas. Nu, arī daudz šitie vēl. Nu, jums jau pilns telefons būs. Man liela atmiņa ir. Šito krūmu man uzdāvināja tai maziņš Rīgā Daugavsmalā. Un tur bija karš pa tām zvaigznēm, un beigās dabūja pirmo vietu Rīgā. Kurā gadā tas bija, ka tas tēvs jums, nu, tā kā nāca pieteikties un... Nu, tas jau bija, liekas, jau ap kādiem 46. gadu. Pēc kara, ja? Jā, pēc kara, nu, kā jau Krievs jau bija iekšā un jau visus tas partizānis ķēra ciet un visus tos izsūtīja pēc 25. martā aizsūtīja tos Sibirijas cilvēkus un atkal tēvu 49. arī nošāva oktobrī 9. Un kāds notika? Nu, viņš tātad atsaucās tam aicinājumam pieteikties? Nē, pavisam tur bija nodots atkal. Viņš neteica arī savējiem, kur viņš slēpjas. Nu, jā, pareizi, jo viņam jau bija vairāk tās bandas, kas viņam skaitījās tur. Jā. Un viņš bija tur par Odzienu, pa Vietavu arestiku bijis, tur vēl puķis noliku, 8 gabali beigti, un te vienā vietā reizē viņi vesat supas krastā. Saimnieks šito nosauc par mini muzeju. Tur ir tas raksts. Pelmaņa. O, Pelmaņa raksts. Jā. Bet tas jau nav par partizāniem, tas ir par to, nu, var sakot, pa parku visu šito te. Jā, nu, parks, protams, ir grandios un parks ir pelnījis, nu, regulāru uzslavu, ne tikai vienreizīgu. Paldies! Regulāru uzslavu, jo te tiek uzturēts un, nu, es nezinu, vai man ticēs, ja es stāstīšu. Es domāju, ka vienkārši cilvēki ir jāatved, jo viņi man var arī neticēt. Jā, viņi man var arī neticēt, ka es to stāstīšu. Nu, jau jūs parādīsiet kādu bildīti jau. Nu, tad varbūt ticēs. Jā, tur jau var nāk no turien. Zivis baro. Jā. Ko tev ir? Tā kā aitiņas, reku peld, reku, ārprāts. Nu, visāds būšanas ir. Piemetiet te tuvāk, viņa nāks. No. Un kas tās ir pa zivīm? Karpas. Rekā nāk. Jā. Nu, vai zin ko? Mutes kustina un ķertos.
un te bija līdakas, mazmeitas noķēra līdakas, 2 gabalus viņa noķēra, liels kāds 70 cm garas bija, nu tās daudz gadus apakaļ bija. Un tagad to vienu līdaku nodīrā, ceps tagad izcep visu pa pirmo zoti, otru šķērž vaļā, žurku iekšā, vairs pat, no tās reizes neviens vai nē. Pastāstīja par to savu brīvības pieminekļā, to dekoru, karogu, kas tev dārzā. Kā tu viņu uzliki tur? Nu, kā uzlika no šitiem ķiedelīšiem mažiem, kā viņi skaitās, kur bruģis attaisīja no tiem bruģi ķiedelīšiem. Kā tev ienāca prātā to darīt? Nu, kā ienāca prātā, brīvības piemineklis 100 reizes tur bijis, un man ienāca tāds uzkombinēt. Un 100 gadi ir Latvijai, un tad... Jā, un to pieminekli, kas ir pieminekli, to es uz 100 gadu jubileju uztaisīju. Jā. Kā būtu kāds pienācis klāt vēl. Viens pats to visu tur... Jā, to uztaisīju, nu man ogrē taisīja. Viņš pavisam ir taisīts kaut kur Latgales pusē. Tu par to akmeni runā? Ko? Par akmeni runā tagad? Nē, es runāju par to, ko mums par to brīvības pieminekli taisīt. Jā, par to karogu brīvības pieminekli, kam 3 zvaigznes galā. Jā. Par to pastāst. Nu, kā pastāst? Nu, man jau kā ar to brīvības pieminekli darīšanu no bērnu kājas jau bija, jo tur man jau vecāmāt vienmēr vadāju. Un es vēl kaut kādā arī tur gājis, un tā es laikam noskatījos, kad ir kaut kādā grāmatā tas brīvības piemineklis, un domāju, man arī jāuztais tāds brīvības piemineklis, un es jau izkrāsoju, viss kā nākās, ir tas zvaigznes dzeltenas, un tas, un tos karogu atkal mazos ķiedelīšus saliku pa vidu tos atkal baltus. Cik apmēram liels tas ir, kā 3 metri, ne? Apmēram, jā, ar visu to spici. Ar visu spici, kā 3 metri. Jā, apmēram 3 metri garantēts. Izskats ļoti efektīvs tajā. Jā, nu, tam dēļ to var tīri šita likt uz priekšu. Nu jā, tad tā arī mēģināsim darīt. Jā. Un tā, tu daudz redzēji to tavu dekoru tur? Daudz gan. Ko teica? Priecājās? Nu, slavēja? Daži jau priecājās, bet kā šie stulbeņi no biškopības biedrības, ko tu visas Krievas zvaigznes visu. Viņa neatšķir, viņa domā, ka visas zvaigznes ir Krievas. Vai jūs pie brīvības pieminekļa kādreiz esat bijuši vai neesat bijuši? Šie saka, nav. Tad atšaknījās un beigās nošimpēja un Daugavmalā pirmo vietu dabūja vēl tos... Tu dabūji pirmo vietu par šito dekoru, pareizi? Jā, par to vēlo pieminekli. Kas tas bija pa konkursu, kur tu to pirmo vietu dabūji? Tas bija no biškopības biedrības nāca, bija kaut kādi tur. Tur viņi laikam Biškopības biedrība taisīja? Jā. Paši nobrāķēja un paši pēc tam iedeva pirmo vietu? Jā, un Daugavsmalā vēl pasniedz diplomu visu, un vēl iedeva šitās te, kā viņi sauc, kas ir tie lieliem ziediem, hortenzijas vēl. Hortenzijas stādi iedeva, vēl vienu tur stādi iedeva, vēl tas pie mājas pie tā lielā akmeņa tagad auguma. Nu, ļoti interesanti. Viss, ko tu stāsti, tas viss ir ļoti... Un tur ir kādi 4 vai 5 paraksti apakšā parakstījušies, kas viņi to diplomu ir iedevusi. Nu, tad viņi pierādīja, ka viņi tomēr nav stulbeņi, viņi saprot. Ka viņiem ieklārēja, ka dzīve tas brīvības piemineklis, ka viņi bijuši vai nav bijuši tā. Zvaigznes. Nu, pamāci pasauli blēņām. Tagad mūsdienu bērni nemaz nezina riktīgas blēņas. Jā. Ko es jau iedomāt tā uzreiz? Es vienu blēņu esmu grāmatā ierakstījusi. Nu, tā ir tāda galīgi maziņš, kad tur izrakāja vecumtēm to pagalmu, tos darbus. Tas ir taisnība. Tas jau taisnība ir. Jā, bet tādas lielākas, bet skolā nekādas blēņas nebija. Nu, uz blēņas, ko skolotāji tepat to grāvīti Nu, sameloja. Tas arī grāmatā ierakstīts, bet tās, kas nav vēl ierakstīts. Tas nav. Kaut ko bez atļaujas tu nepaņēmi kādreiz kaut ko tā? Nē, tas zakšana man nav nebija. Nu, zakšana jau ne jau zakšana, nu, piemēram, kaut ko nedrīkst kaut kādu šokolādi ēst tajā dienā, tā nolikt kaut kādai dzimšanas dienai, bet tu paņem un apēd, piemēram.
Vēl viens blēņas bija, es atceros, Pļaviņās, toreiz, kad tās braukā, tu pa to dzienījām no Pļaviņām blakus, cik tur kilometri ir, un tur toreiz ar viņam tur tas darbs bija ap to laiku, vietā ap turien, un tagad viņš kaut kur tur Daugavas malā. Tēvam bija darbs tur. Jā. No īrē dzīvokli. Tur tā Pļaviņā kaut kur Daugavas malā, tur pie slimnīcas kaut kur ap to lietu bija. Es nezinu, vai tur slimnīca vai arī vai nav. Tad mūra māja tur bija. Un tagad blakus atkal tādu dārzniecību, tāpat tā kaut kā tā māja blakus ir. Un es ko tur paņēmis, un tur bija tās sudraba eglītes bija sastādījis priekš tirgošanas laikam. Un tās es biju tur vienu daļu izšķibējis laukā. Un tad tēvs vēl dabūja samaksāt par tām eglītēm. Kāpēc tu viņus ņēma ārā? Prasi, tā man bija tāds dzelis varbūt. Viņas nāca viegli ārā un tu izgrābi. Kā tā, viņam jau grēdās kaut kā bija sastādīts, un tās es izšmugvēju. Grēdās, tas ir dobēs? Dobēs, jā, tās. Tu arī dobēs dažreiz sauc par grēdām? Strīpās, viņš priekš tārbošanas, tu nebija jau lielas, varbūt štāvas tikai bija tādas, kā pusmetru garas lietas. Un viņus vienkārši izcēla ārā? Kā tad izcēla? Vienu pēc otras? Jā. Tādas lietas. Pat pastāst par ieročiem. Par ieročiem bija tā kā man bija kā 14 gadu, tajā man tēvs tur šautie vispār mani mācīja un granātas mestu visas šitās te. Un cik daudz granātas izmetis. Tās vienas bija tās čekuriņi, tie bija šķemboti, tos nevarēja. Bet tas vācu oliņas bija, viņš tikpat kā liels kā oliņas, tam maz šķembu bija. Un tā mēs, kur tie tranšējas, kur bija tās karavīri izrakuši. Un tad mēs tās tranšējās iegublāmies iekšā, un tad es met tā kā tādas granātas. Kas ir mēs, tu un kas vēl? Tēvs. Jūs ar tēvu abi šo darījāt? Jā, mēs ar tēvu. Viņš mācīja? Man mācīja, jā. Un tad jau vēl, tad, kad es jau 49. gadā strādāju uz to dzelzceļa, bet tad jau man vēl nebija tās mašīnas, tad bija tāpatās, un tās municijas vēl bija pilns pakši, un tad es atkal jau biju lietas kursā pa visiem tiem šaunumiem un visām granātām, un tad man bija mašīnas, tad es atkal savācu tās minmetēju granātas pieliku, kur bija kādas čupas, un tad galviņas noskrūvēja tur tās kapsulas iekšā, un tad tos izņēma laukā, un tad liek atkal uz uguns, kur izkausēt to tolu laukā, un tad atkal to tolu es atkal kaut kur kapsulas dabūju, un degauklis bija tur tāds, cik liela tā degaukla, jā, tad sīkāki, tad viņš ātrāk uzsprāga gaisā, ja tad garāka bija, tad ilgāk nesprāga. Un tad es, kad tos dzelzceļu taisīju, tad tur bija tāds 16 kg āmurs, un tas viss ar ķīļiem bija jākaut tas betons nos, ko es izpunktērēju, tagad lietas kursā esmu, tad man bija 17, vēl nebija, 17 gadu bija, tad pat, kad man iespunktēja tajā 18, jā. Un tā es tagad tos vecos betonus nav nekaļ visu ar šito āmuru, nosēst, paliek tās tolu apakšā un visu gaisā. Un raksta, ka mēs esam izdarījuši, ka visu, kad ar rokām izdarīt, bet es uzspriedzinu gaisā un nauda, kādas paļināt. Es nevaru. Tu patiešām, jā, es jau tajā grāmatā vairāk kārt esmu uzsvērusi, ka tu kaut kā šitās lietas labi mācēji saskatīt. Jā. Un es jau tās patronas, kur tas vēl ir Šinskis, viņš jau priekš manis vairāk nesaka priekš tā tēva, man jau plintas bija, un es tā šaudījos kā priesmas. Tas patronas jau gandrīz izšauda. Kur tās patronas varēja dabūt? Viņš jau tur tu zērgas pusi dzīvoja, tas Leščinskis, tur kaujas bija liels, tur pilna meža bija. Ar patronām arī? Jā, patroni bija šautenes, lielmetē. Bet kā tad rībēja visa tā vecogara, vai tad tie miliči nenāca tur? Tie visi bēķi jau bija tur kādi, plinti nav jau kā tagad. Plinti noņēma, kā aiziet otra valsts laukā, blieti atkal. Un tad bija veseli noliktava tām plintēm. Tur bija tas saraksts iekšā daudzās vietās noliktavas, dažs bija, viņam bija angļu šautena kaut kāda, tad bija, viņš uztaisīja tādu. Tēvam?
Jā, tēvam uztaisīja tādu, var sakot, kā var ielikt to šautenes iekšā, ar to cinu, sacinnēja kopā, un tad vēl viens ierēja, un tā ar apraksts, un tas bija tādu noglabāt viņam bija. Tur bija daudz municijas, un tādas kastes bija, bet tos viss izvoda tie vēlas, ka mums sāk tur vaktēt. Tad jau paņēma tur visu tur. Tīro bija. Bet brīnums, ka nenotika nekāds nelaimes gadījums ar pašu tomēr, taču sprāga tās viss kaut kas tur. Tur jau tā lieta, ka šitas pats Goba, kas ir tas kā viņam laikam roka norauta, bija tas rakstnieks kaut kāds Goba. Ja, viņš dzīvoja Baltavā tur, un vēl viens bija Venta, jā, un arī bija kamarīši vaļā tās bumbas un kaut kur vai uzlikuši uz akmens virsā kaut ko, un kaut kāds tur darījuši, un arī tur paši aizgājuši tālāk to Ventu tā nosita tas arī bija manos gados apmēram skolā gājis, nezinu kurā klasē, un tā rakstniece, tā Venta vēl ir viena, viņa tur ar viņu dzīvoja, tā viņa tādām lielām brillēm, vēl biezām kaut kā viņi tur, un tie bija beigti, bet tam, man liekas, tam Gobam tam roku vai ko tur norauta vai kaut kā. Vārds sakot, tēvs tev bija apmācījis tā, ka tu zināji, kas jādara, ja? Un nekas nenotika. Ne, un tā kā atkal tās sataisīja mazākas pačkas, tā pielikt to tegli, tas vied upē un tā kā zivs makšē laukā, tas zivs pilds bija. Vienās tehnoloģijās tas dzīvojas. Tagad stāsti par to mašīnas pirkšanu. Mašīna tagad, es iestājos rindā, gaidu. Kurā gadā apmēram? Kā jau melorācijā ilgus gadus nostrādāju, un tagad pēc kāda laika es aizēju atkal uz to melorācijas. Kuri gada apmēram tie bija? Tas bija 80? Jā, kādiem 80, 70 beigām. Man jau tās pasas ir tur. Un tagad es aizēju, nav, tev rinda nav pienākus. Kur tu iestājies rindā? Ciema padomē rindā? Es iestājos melorācijā. Melorācijas. Daugavas Leizgalā. Skaidrs, melorācijas pārvaldē. Jā, Daugavas Leizgalā. Un tagad es iestājos tur rindā. Un tagad es pēc kāda laika prasu, kad tā man mašīnai tā rinda pienāks. Tagad viņš saka, tagad tik drīz nebūs. Man tagad otrais numurs. Kā tad tik drīz nebūs, ka man ir otrais numurs, turpat jau. Tagad pēc kāda laika saka, 30. ir dabūjis, vai kā tur 40. numurs ir dabūjis, un man otrais numurs figu, nekā nav. Tagad es uz to centrālu komiteju, kur aizbraucu. Kā tu iedomājies braukt uz centrālu komiteju? Aizbrauc, un tur viens draugs atkal man bija. Tajā komitejā strādā? Nē, te pat atkal viens šofers man iestāstīja. Iestāstīja? Jā, un tagad es aizbraucu uz to centrālu komiteju. Tas viņš laikam tur Rīgā, jā? Rīgā, man liekas, ka nebija Kiroviela tur. Jā, komunistiskās partijas centrāla komiteja, jā? Jā. Tagad es aizbraucu tur, tagad man iesauc iekšā tur, tai kabinetā, kāda lieta? Es saku, tāda lieta. Es saku, tagad es tik ilgus gadus, 8 gadus gaidu mašīnu, man 40. numurs 3 dabūjis, es otrais numurs nevar dabūt to mašīnu nekādu. Jā. Kā tā? Tā būtu jau tev būt dzīvoklis vajadzētu, tad jau mēs tiktam galā. Tas jau ir luks lieta, ar to jau švaki vajag. Kā švaki, tad švaki, viņi saka, brauc mājā. Tagad es aizbraucu mājā, tad mašīnas nebija, tas ar vilcienu braukāju. Aizbraucu mājā, tagad viņi saka, tev pienāks ziņa. Tagad pēc kāda laika pienāk ziņa, ka man jāierodās tai Ikšķilē, laikam kaut kas ir pa tā mašīnu, tad kantorī. Jā. Un tagad kantornieks saka, vai tu savādāk nevarēji? Es saku, es nevarēju viss savādāk vairāk. Viņi pārmet, ka tu brauc uz Jā, kā uz to centrālu komiteju, kad es braucu. Es nevarēju. Tagad it kā laikam to vienu vēl nosviet zemākā amatā pa to lietu, ka viņš tur ir izšvindelējis. Tagad man vēl aizbrauc, jāiet bijus melorācijas vai kaut kāds ūdens saimniecības ministrija. Aizēju uz turieni, tur atkal tur bišķi papratina.
paiet vai nepilns mēnesis, mašīna klāt brauc pakaļ. Jā. Nu, caursities. Tagad atkal otrā reizē, tas atkal vienā citā reizē, pēc tā mašīna jau bija nagos man. Tagad nedrīkstēja tos buļļus vai govs var uz citur vienu vest prom. Nu, tikai sagādēja. Tikai sagādēja. Un sagādi jāiet cauri ciemu. Jā. Un tagad es aizdevu uz ciemu, es prasu, man vajag bulli, gribu aizvest uz tirgu. Nevar, jānodot ir te ciemā, tur sagādas punktā. Jā. Un tagad man jau rops ir vaļā, es tagad uz centrālu komiteju atkal, aizēju uz centrālu komiteju, es saku, tāda lieta ir, saka, bulles ir nokauts un tagad man ciems atsaka, ko tur. Otrā rītā man izsauc ciems, vēl tie bija riktīgi pa mīzu dabūši šeit. Brauc, un tie pateica, brauc uz Maskavu vai kura visu bulli, tik nebrauc uz Ameriku. Tu no centrāla komitejas? Jā. Un tā es visu kārtoju atkal pa zortu. Kad pēc kāda laika tiekos ar cienījamo Kvanta kungu vēlreiz, viņš mani atkal cienā ar konfektēm. Staigājam pa dārzu, un šoreiz es sajūsminos par hortenzijām, kas kā balti violetas putu vārpas veļas ārā no visiem dārza stūriem. Vēl vairāk sābeles nobriedinājušas augļus, un daļu no tiem dāsni apbērušas zālienā, lai nav jāsniegs tās pa zariem, bet sulīgo gardumu varētu vienkārši pacelt no zemes. Dzintars ir mošs un stāsta par saviem plāniem dārza pilnveidošanā. Viņš ir noraizējies, ka vairs nerīko konkursus par skaistāko sētu. Varētu taču piedalīties. Nevienam neko vairs nevajag, viņš nosūkstās. Nē, tā nav, ka nevajag, es protestēju. Tev ir dēls, 4 mazbērni un mazmazbērni. Tas nekas, ka viņi katru dienu skaļi neapjūst no visu šo bagātību. Tici man, tavi tuvinieki visu redz un novērtē. Nekas nepazūd bez pēdām, arī emocijas nē. Pats stāstīja, kā mazbērni zvejojuši zīvis, kā dēli cēluši būvus. Šajā mājā uzaugusi visa jūsu dzimta. Visi šeit atstājuši daļu savas sirds, kaut arī šobrīd savījuši savas ligzdas citur. Bet vai nu man tev jāstāsta, ka vieta, kur palikusi daļas sirds, vienmēr sauc atpakaļ, jaunrozes nekad nebūs tukšas. Tici man. Tu tā domā? Noklausījies man kaismīgo monologu, Dzintars mazliet neticīgi nošūpo galvu un piebilst. Laiks rādīs. Nu pat apķēros, ka esam bez iepriekšējas vienošanās pārgājuši uz tu. Es šķiet pirmā iesāku. Nezinu, kā tas gadījās. Laikam šī cilvēka vienkāršība, atvērtība, uzticēšanās, kaut kā pieprasīšu uzrunu. Tu. Dzintar, es neatvedu tavas burtnīcas, paziņoju. Nesagaidījusi jautājumu, kāpēc? Turpinu. Tu gribēji, lai tavas atmiņas mēģina publicēt masu medijos. Nu, vai derēs tie mani skricelējumi kaut kam? Vīrs bez aplinkiem uzreiz noprasa. Tie skribelējumi, kā tu nosauc ierakstu savā dienas grāmatā, ir pārāk vērtīgi, lai tiktu sasmalcināti mazos gabaliņos un izmētāti pa avīzēm, kuras lasa pavisam maz daudzums cilvēku. Tajās rindās ir viss tavs dzīves ceļš. Tur ir tik daudz krāsu un smaržu un asumu. Lasīju, un man bija sajūta, ka eju pa ceļu, kura malas apstādītas ar dažādu krāsu ērkšķirozēm. Tavas 92 gadus vecās dzīves ceļš, tas ir kā ērkšķirozēm kaisīts, krāsains un adatains. Bet ko tad ar tiem rakstiem lai dara? Dzintars neziņā paskatās uz mani un turpina kāpt kalniņā, kas ved pie lazdas ar tumši sarkaniem riekstiem. Mana atbilde Dzintaram Kvantam ir šī grāmata.